Vecumā tagad tev tur, kur kūts bija, vairs ir palikuši tikai mūri un tikai knapa kūts vieta. Kādi lopi tev agrāk bija kūtīs? Tajā kūtē jau man nebija, tu jau tajā, kas atnāca bija kolkos, un tā bija kolkoda kūts lielāka. Jā. Man tai mazāk kūtīnā. Kas tev mazāk kūtīnā bija? Vai, man tur bija cūcīnas bija, aitīnas bija, vistas bija, gotīnas, telītes. Jā. Visas bija. Un cik tev govis bija? Tajā kolkos laikā viena bija varēja turēt. Nu, bet tev viena tikai bija? Viena, man bija televoci. Jā. Jā, televoci. Un kā gotīnu sauca? Gotīna man tā bija Gaujīna. Gaujīna, jā? Jā, Gaujīna, jā, tā man bija Gaujīna. Un kā Gaujīna pienu deva? Vai man deva daudz, 20 litru noteikti pienīna bija. Jā? Jā. Tad jūs paši mājā taisījāt kaut ko, ja būs pienotavu kaut kā gādājāt? Mājā, tad jau ir kāds nebija, kaut nedarīs neko. Neveda neko? Neko paši mājā lietējām. Bet vienā laikā tā bija, kad veda kaut kur un vesta? Jā, veda. Pati vēl uz ētriem veda pienu. Bet agrāk te nebija kaut kur ceļmalā kāda savākšana? Kannas vai kā jūs tur? Nē, šita nebija te kāds... Uz kādiem steķīšiem vai? Jā, bija gan tad, kad tev šit atnākšana. Jā. Tad viss steķīts tur vai ceļa bija. Uz steķīt uz ceļa, jā? Jā, es ceļa tur pat bija otrā pusē. Un kā tad darījās tālāk? Nu tad brauca viena lielā mašīna pakaļ uz savāca pienu. Jā. Jā. Un kur te jūs pienu dzesējāt? Vienu avotīnā dzesējām, man leja avotīts, bet un kā te jūs aiznesāt, izslaucāt? Izslauc vienu kanīnām aiznes uz leju. Jā. Un atnesa mazām kanīnām uz augšu, lielā kanāla salēja. Un tad uz stekti. Liela staipīšana. Jā, un no sākuma jau ierasīt vēl uz kolpiem vispār, bet jābūt pienu uz krušķelēm. Jā. Tu tad braucas uz pakaļ. Un kāds piens tas skaitījās labāks, tāds, kas bija tāds, pa kādu labāk maksāja? 4 pāri, bet man jau vienmēr goja tāds, man nekad nebija prasīts piens. Kādam tad jābūt labam pienam? Nu, tīram bija jābūt tīram. Un taukainam? Jā, taukainam, pa taukiem maksāja. Jā. Jā. Un tā kā mājā jūs ko taisījāt, vai sieru, vai sierus, vai biezpienus, kur te jūs glabājāt, ka leduskapja nebija? Mēs jau pagrabā. Pagrabā? Jā, pagrabā kastē. Un tur skapī porūzē nebija tā? Nē, tur jau silts. Tur bija silts? Jā, pagrabā. Ko te jūs māla podos tādos agrāk glabājat? Agrāk māla podos tajos zakti glabāja. Zakti? Jā, priekš zakti tie podi man bija. Es jau skatījos, ka te olas tur bija kādreiz. Jā, tajos podos, tā. Jā, un ko te lopus baroja? Paši sagatavojāt visu tā? Paši visu. Izaudzējām kartupeļu diezgan. Jā. Un daudz, tas jau saknes daudz sēju. Kādas saknes tad tur? Rumpuļus, pusaku vietas. Jā. Jā. Un kā sienu sapļāva? Sienu ar zirgiem un ar rokām. Kultūras laikā jau nemaz lielu šīrumu nedeva. Pa malām neresīca tāpat ar pa roku izskaptīnu sapļāva. Ar izskaptīnu sapļāva? Jā, vienai gotīnai, citam otru. Jā. Un tas tā krāva? Kā tas sakrāva? Sakrāva žeperos gubās tādā. Gubās žeperos? Jā. Un tad veda atkal mājā? Un tad veda mājā, jā. Bet ar tehniku jau tāpat ar... Ar zirdzienu. Ar zirdzienu tāpat saved, ne? Ar zirdzienu. Kā zirdzienu sauca tev? Nu, kolkoza zirdzienu. Viņu kolkoza iedeva, ja? Jā, man jau tik beigās vienotīs. Jā. Un kādas tev puķītes dārzā auga? Puķītes, nu tie paši plakši bija. Reku, plokši, ja? Jā, astrītes un kaut tie puķu zirnīši, tie jau man bija. Un tāds. Jasmīni un tie lielie krūmi, kas tev augst? Jasmīni bija, jā. Pujenes vai kā viņas agrāk sauc? Pujenes, jā. Daudz tās sarkanās un... Viņām vienmēr daudz to... Jā, sarkanās un rodētās. Kā tu saki? Tu saki nevis pumpuri, bet tu saki, ka viņiem ir daudz punkas, ja? Punkas, jā. Kas ir punkas pumpuri, ja? Jā, punkas. Mēs pa punkām tas. Jā.